Labdien! Es esmu Edgars Ezeriņš no uzņēmuma Drošība LV. Mēs piegādājam dažādas video novērošanas risinājumus, piegādājam aprīkojumu, uzstādām, mūsu speciālisti to var veikt, bet citreiz klienti grib paši uzstādīt šo aprīkojumu, un šim nolūkam mēs esam sagatavojuši tipveida komplektus, aprīkojumu komplektus, kurus ir atviegloti uzstādīt arī cilvēkiem, kam nav ļoti speciālas priekšzināšanas vai nav specializēti instrumenti. Un šodien es jums noprezentēšu vienu no šādiem komplektiem. Tā ir analogā video novērošanas sistēma ar ierakstu funkciju. Ierakstu funkciju veids video ierakstu iekārta DVR, no angļu nosaukuma, angļu valoda, digitāla video recorder. Un izmantojam kameru analogo. Šī gadījumā ir cilindra tipa kamera, ir arī savādākas, cita tipa, par to mēs varētu pastāstīt citreiz, bet šeit es gribu parādīt, kā tātad ir video konektors BNC tipa savienojums un barošanas savienojums. Vēl ir svarīgi, tātad mums ir gatavs lietošanai koaksiālais kabelis, video signālu pārraidei ar uzmontētiem BNC konektoriem. Un komplektā vēl ir barošanas bloks priekš DVR iekārtas un barošanas bloks priekš video kameras. Vēlāk mums vajadzēs arī vadības pulti, lai varētu darbināt, manipulēt ar video ierakstu, vai arī pēle mums būs vajadzīga. Viņu var izmantot tāpat kā, kad strādā datoru. Un mēs arī pieslēgsim monitoru dotajā gadījumā, lai nodemonstrētu, kā šis video ieraksts strādā, kāds ir attēls. Kaut gan video novērošanai ierakstu funkcija nav obligāti jābūt komplektā monitoram, tas vajadzīgs tikai pie uzstādīšanas. Ja nav operators, kurš visu laiku vēro šo ierakstu, tad monitors var nebūt komplektācijā, un tā, bet demonstrācijā būs. Tagad, lai visu iedarbinātu, lai visu ieslēgtu, vispirms savienosim ierīces savā starpā un pēc tam pievienosim pie strāvas. Svarīgi ir ievērot šo secību, lai ievērotu tādu drošības tehniku, lai netraumētu tehniku vai sevi. Tātad svarīgi ir slēdzes ieslēgšanas, barošana, kur pienāk, pieslēgums pie datortīkla, LAN. Audio ieeja un izeja, var pieslēgt mikrofonu, var pieslēgt skaļruņus, izeja uz monitoru VGA, HDMI, ir arī BNC izeja, un USB ports, kur pieslēgt peli, un 4 BNC izejas ar BNC konektoriem. Pareizāk sakot, šeit ir pieslēgts video kameras. Ienākošais video signāls šeit ir. Un paskatīsimies, kā izskatās šis BNC konektors. Tur ir tāda neliela vadotnīte, kura saskan ar šo izcilni un ir svarīgi labākai nostiprināšanai. Mēs par šo vadotnīti uzliekam, uzstumjam un pagriežam, un tādā veidā viņš nostiprinās, nofiksējās. Kamerai BNC konektors, vadotnīte šeit ir un izcilnīte šeit. Hops, un pagriežam. Un viņš ir nostiprinājies šādi. Monitoru pieslēdzam. VGA vadu ir svarīgi pieskrūvēt, lai viņš neizkustās. Tas ir izdarīts. Peli ir aizmugurē USB ports, kur var pieslēgt peli. Šoreiz man būs ērtāk arī priekšā ir šis ports. Parasti viņi drīzāk izmanto, lai ieliktu flash atmiņas karte un pārkopētu failus no DVR uz šo flash iekārtu. Tas ir izdarīts. Pieslēdzam pie strāvas DVR iekārtu. Šeit ir specifisks tas arī savienojums, kuru nevar sajaukt. Tāpat kameru pieslēdzam pie strāvas. Tā, un faktiski sanāk tā, ka viss jau ir gatavs lietošanai.
Un ir tik vienkārši, kā ieslēgt iekārtu, te aizmugurē ir slēdzīts, viegli viņu atrast, ieslēdzam, un viņi jau ir gatavi, viņi jau sāks ierakstu funkciju pēc 2 minūtēm. Paiet apmēram 2 minūtes, kamēr programma ielādējas un ierīce ir gatava lietošanai. Kamēr viņi vēl ielādējas, es vēl pieminēšu tādu lietu, ka šeit ir uzinstalēts cietais disks, ja, no rūpnīcas nenāk kopā ar cieto disku šī iekārta, bet mēs drošībā LV to ir uzstādījis, mēs esam iestatījuši video novērošanas režīmu, kādu klients ir pasūtījis. Biežāk vēlās cilvēki augstākajā kvalitātē visu laiku, lai ieraksta reālajā režīmā, bet var arī uzlikt īpašu grafiku, kad ieraksti tiek veikti tikai darba laikā, piemēram. Un tas ir no klienta vēlmēm atkarīgs. Tad mēs redzam, ka programma jau sāk darboties. Ir pirmais reklāmas uzraksts. To wir redzēsim, ka šo visu darbībā. Un te mēs redzam tā, ka uz ekrāna ir rezervēta vieta 4 kamerām. Tā kā pieslēgta tikai viena, bet tad mēs redzam video attēlu tikai vienā kamerā. Ja, šī ir mūsu kamera, kas filmē. Un, lai mums būtu ērtāk, mēs 2 reiz uzklikšķinām un dabonam šo attēlu pa visu ekrānu. Uzstādot šo komplektu, mums ir svarīgi pareizi nopozicionēt kameru, pareizi izvēlēties skata punktu. Tā kā mēs to esam izdarījuši, pieskrūvējuši kameru, nostiprinājuši visu, faktiski monitors nav vairs obligāti visu laiku vajadzīgs. Arī atvienojot monitoru, ieraksts turpinās. Tātad tas ir viss, kas pārsvarā būtu arī jāzina, galvenās lietas, lai šo komplektu uzstādītu un iedarbinātu jums vēlamajā vietā. Ja jūs kaut ko neesat par kaut ko droši, ko un kā darīt, varbūt tomēr pameklēt speciālistu, vai nu vērsieties pie mums, vai varbūt runājiet ar elektriķi vai ar datorspeciālistu, kas ir uzstādījuši ierīces, vilkuši šos te kabeļus un stiprinājuši. Mēs esam izdarījuši maksimāli daudz, lai uzstādīšana būtu maksimāli vienkārša. Tāpēc es vēlu jums veiksmi video novērošanas uzstādīšanā un paldies par uzmanību un uzredzēšanos!